Nav iespējams, ka ierēdniecība savāksies, sapulcē un likvidēs birokrātiju. Nekad pasaulē tā nav noticis. Tāpēc, ka ierēģi, lai cik labvēlīgi deputāti vai ministri pret viņiem uzturētos, viņi domā, tas deputāts šodien ir ievēlēts, rīt nav. Šodien tas ministrs ir, rīt nav, bet man vēl pēc 5, 7 gadiem kāds tur kasīsies, pārbaudīs, taisīs, es labāk nodrošināšos ar papildus papīriem. Un tas ir pēc noklusējuma. Vienīgie, kas var mainīt, samazināt birokrātiskas prasības, ir politiķi. Politiķi. Tāpēc mēs arī ievēlam politiķus, tāpēc mēs arī samazinām prasības. Bet mēs nevis samazinām prasības, bet ar apbūves noteikumiem, kas ir klāt pie attīstības plāna, par ko jūs, Klemberga kungs, nobalsojat, par ko Ķirša kungs nobalsojat. Palielinājāt birokrātiskās prasības. Mums ir vairāk birokrātiskās prasības apbūves noteikumos, Rīgās noteiktos, ko likums nenosaka, ko vispārīgie būvnoteikumi nenosaka, ko nenosaka pat attīstības plāns. Jūsu partija šobrīd koalīcijā nākus ar priekšlikumiem atcelt. Attīstības plānu grozīšanas kārtību, Klemberga kungs, deputāts jāziniet. Nav iespējams, ka viens deputāts var ierosināt. Kāda ir procedūra? Likums specifiski procedūra nosaka. Un ir uzsādīta kārtība, lai šo birokrātiju uzbūvētu uz ilgu periodu. Tu tā kā Šleserkungu vietā iejūti. Enerģiskā. Šī ir viņa vieta. Kad es stāvu tur, tad esmu mierīgāks. Ok. Man vajadzētu būt mierīgam. Es domāju, Būtis kungs ir lielākais birokrāts mūsu valstī.